Jā, labdien visiem. Man prieks, ka ir tik liela interese, jo šis jautājums tiešām sen ir tādā dienas kārtībā, bet ne līdz galam izrunāts. Un mans uzdevums šodien ir pastāstīt jums par tādu varbūt īsu apskatu, es nesaukšu to par pētījumu, par to, ko tad mūsu darba tirgus meklē no ilgtspējas speciālistiem, jo neapšaubām, ka personāla vadītāji ir tie, kuri visnotaļ domā par šo ilgtspēju. Mēs gribam, lai mums darbinieki pie mums strādā lojāli, tātad ilgi, labi, kvalitatīvi, efektīvi un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Un šajā sakarā es pastāstīšu par diviem avotiem, ko mēs visi zinām, tas ir CV Online un LinkedIn, ja? Ko mēs varam arī uzskatīt par tādiem diezgan lietotiem, zināmiem un tādiem nopietniem avotiem, ja? Ko tad mēs ilgtspējas jomā meklējam? Kuri uzņēmumi meklē, kādas nozares, ja? Un ko tad mēs katrs savā uzņēmumā domājam, ko mums vajag. Ja? Lūk, kādas vakances mēs redzam, kas ir tie amatnosaukumi, kur tad jau Krista un Agnes pieminēja, ja? Vai tā ir caur komunikāciju, vai tas ir caur personāla vadību. Ja? Tātad, kur tad mēs vairāk cenšamies šo jomu ietvert un vairāk par to parunāt, ja? Un vai mēs meklējam speciālistus vai vadītājus, kur mēs varam apgūt un kā mēs varam par šo jomu vairāk uzzināt, ja? Un, protams, arī par atalgojumu, ja? Jo atalgojums mums šobrīd ir arī sludinājumos kā obligāta prasība. Līdz ar to mēs arī varam redzēt, cik tad mēs par to esam gatavi maksāt. Jā, nu lūk, CV Online, ja? Šeit ir gadi, kas ir meklēts un kas ir tie uzņēmumi, kuri par šo jomu domā. Ja? Tātad mēs redzam jau pazīstams uzņēmums Balta un Pricewaterhouse un arī citus uzņēmumus, ja? Pārsvarā jau tie tomēr ir starptautiski uzņēmumi, kuri domā par to, kā piesaistīt šos speciālistus. Ja? Tātad speciālists, vadītājs, biznesa konsultācija nodaļā, kā jūs redziet šeit, ja? Praktikants, nu viss dažādākās jomas ir aptvērtas, kur tad mēs šo ilgtspēju varam izmantot, kur mēs par to varam runāt, pētīt un apkopot šos datus. Ja? Tātad redzam gadi, tie ir pavisam neseni gadi, 2022, 2024. Ja? Tātad daži gadi atpakaļ, ja mēs par šo esam sākuši skatīties. Ja? Ja mēs runājam par LinkedIn, tad šeit ir arī uzņēmumi, ja, kuri ir izsludinājuši konkursus, ja, un meklē arī ilgtspējas vadītājus, analītiķus, speciālistus. Arī, kā mēs redzam, tie pārsvarā tomēr ir lielie uzņēmumi, arī valsts kapitāla sabiedrības, ja, un šeit jau parādās arī Latvijas uzņēmumi, ja mēs vairs nerunājam tikai par starptautiskajiem uzņēmumiem, ja. Un šeit arī ir gan ilgtspējas vadītājs, gan ilgtspējas speciālists, ja, tā kā šos mēs varam uzskatīt par tādiem pēdējo gadu aktivitātēm. Ja. Jā, nu tātad, ja mēs arī secinām, kas tad ir šie uzņēmumi, kā jau es pieminēju, valsts un pašvaldību lielās kapitāla sabiedrības, starptautiskie, lielie privātie, ja, un tie mazie vidēji uzņēmumi, kuriem ir svarīgi šie eksporta tirgi. Jā, amati, speciālisti vai vadītāji. Ja, kur nu kā, ja, ilgtspējas vadītājs plus kompetence, ja, ilgtspējas speciālists, datu analītikas speciālists. Tiešām šo datu analītiku mēs diezgan daudzos sludinājumos arī pieminam, jo, kā jau kolēģis minēja, tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Ja. Un par atalgojumu, kā jūs redzat šeit, ko mēs piedāvājam vadītājiem, ja, tie no 2500 līdz 4500 eiro bruto, ja, un arī mēs praktikantus piesaistam. Nu, tur šis atalgojums jau ir mazāks. Ja. Tā kā es domāju, ka tas ir konkurētspējīgs atalgojums, ir sevišķi, ja mēs runājam par vadītāju un speciālistu un datu analītiķi. Ja. Tā kā es domāju, uzņēmums šobrīd arī pie tā nopietni arī domā. Ja? Jā, un ja mēs runājam par šo kompetenci, protams, ka Kristi jau
daudz runāja par kompetenci, kādām kompetencēm būtu jābūt šiem speciālistiem. Ja? Nu, tad šeit mēs redzam arī no sludinājumiem, ja, kāda izglītība tiek prasīta, ja, kādām zināšanām un pieredzēm ir jābūt. Ja. Runājot par vadītāju, tas ir bakalaura grāds, 5 gadu pieredze, un par to mēs mazliet vēlāk es tūlīt pieskaršu šim jautājumam. Ja. Nu, un speciālistam arī augstākā akadēmiskā kvalitātes vadībā, tātad, nu, redziet, šīs pielīdzinātās jomas. Es atceros vēl 2000. Gadu sākumā, kad Latvijas personāla vadīšanas asociācijā mēs veidojām maģistra programmu personāla vadībā, mēs arī iekļāvām to, ka pielīdzinātās izglītības, tad, kad šī izglītība vēl nebija, ja, tad psihologi, juristi, svešvalodu speciālisti, nu, visdažādākās izglītības, ko mēs pielīdzinājām, kur tad mēs varētu šos speciālistus dabūt. Ja? Un šeit līdzīgi, ja, mēs skatāmies, kas tad ir tās jomas, kas ir tuvu tam. Ja? Jā, nu un kas vēl, kas jau mums bieži vien sludinājumos parādās un Latvijas darba tirgū, ka mēs pārspīlējam tās prasības, ko mēs gribam un ko mēs varam dabūt. Ja? Ja mēs prasam, piemēram, jaunu cilvēku 20 gadus jaunu cilvēku ar 5 gadu pieredzi un vairākam svešvalodām un tā tālāk un tā joprojām, ja, nu, skatīsimies realitātē. Tas nav reāli. Ja. Un šajā jomā mēs šobrīd kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem. Un mēs prasam, ja, ka 5 gadu pieredze, kaut gan mēs par to runājam tikai no 2020. 21. gada. Mums nav to speciālistu, kuriem ir šie 5 gadu pieredze. Ja? Mēs viņus vienkārši šeit Latvijā tādus nevaram dabūt. Ja? Prasot šādu kritēriju, mēs jau ieejam tādā pretrunā. Ja? Arī par izglītību runājot. Ja? Agnes un Kriste arī minēja, ka Latvijā šādu izglītību mēs iegūt šobrīd nevaram. Jā, mēs varam pielīdzināt, skatīties, kur ir atsevišķi kursi, ja? Un ja mēs prasam no kandidātiem, ka viņam ir iegūt šī izglītība, ilgtspējas jomā, Latvijā to nevar iegūt, ja? Šeit ir arī minēts Eiropā augstskolas, kur to var iegūt, ja? Nu, tātad mums ir jāpiesaista cilvēki, kuri šo izglītību ir ieguvuši ārpus Latvijas, ja? Šeit arī izglītības jomā mums būtu diezgan daudz jāstrādā, un visnotaļ es domāju, ka mums augstskolas ir gatavas par šo domāt, strādāt un ieviest šādas programmas, jo tas noteikti būs aktuāli. Ja? Un pavisam nobeigumā runājot par vērtībām. Mēs ļoti daudz runājam par uzņēmumu vērtībām, un pie tā arī personāla vadītāji daudz strādā, kā ieviest vērtības uzņēmumā un kā tās aiznest līdz darbiniekiem, lai viņš šajās vērtībās dzīvotu. Ja? Bet mums ir jārunā ne tikai par tādām uzņēmumu kā struktūras vērtībām, bet mums ir jārunā uzņēmumu kā funkcionālas struktūras vērtībām. Ja? Un tā ir ilgtspēja. Tās ir ilgtspējas vērtības, ko mums noteikti vajadzētu ieviest, un kas šobrīd arī pasaulē ir kā tāds jaunums, teiksim tā, par ko sāk runāt, ka darba devējam ir jārespektē, jāiedziļinās, jārunā par darbinieku individuālām vērtībām. Un tām ir jābūt sabalansētām saskaņā ar uzņēmumu vērtībām. Jo, ja mēs dzīvojam ar vienām vērtībām kā cilvēks, kā personība, un uzņēmumam tās ir pavisam citas, tur jau rodas tāda pretruna, ar ko ir grūti ilgi sadzīvot. Ja? Ievērosim gan katra cilvēka individuālās prasības, vēlmes un vajadzības, gan arī skatīsimies uz uzņēmumu kā uz ilgtspējīgu organizāciju, kā uz tādu tiešām organizāciju, kas attīstās. Paldies!